Pāvila vēstulē Efeziešiem 4:23 rakstīts, un jāatjaunojas mums ir savā sirdsprātā. Mums ir jāatjauno savu domāšanu. Vecā domāšana ir jāatjauno. Saprot, ka tu nāk pie Dieva, tas jau nenozīmē, ka tu atnāc pie Dieva, pieņems Jēzu, ka tev viss dzīve būs tagad. Tev jāatjauno arī savu domāšanu. Viņš teica, atjaunojieties savā sirdsprātā, atjauno savu jaunu domāšanu. Tu esi jauns radījums Jēzu Kristu. Met ārā veco domāšanos, vecās domas, nedomā negatīvi. Jo mums ir savs prāts jābaro ar pozitīvu domāšanu. Nevis ar negatīvu domāšanu, bet ar pozitīvu. Patīk cilvēki, kas pozitīvi. Nekas pazana. Pozitīva informācija. Jo 2. Pāvila vēstulē Korintiešiem 3:5 rakstīts, neko mēs paši no sevis būtu spējīgi, ko labu domā, bet ja esam spējīgi, tas ir no Dieva. Reizēm mēs paši nemaz nespējam domāt labas domas, bet Dievs mums palīdz domāt labas domas daudzkārt, jo tas ir no Dieva. Ja mēs sākam domāt labi, tad tas ir no Dieva. Ja domā slikti, tad tas zina, ka tas nav no Dieva. Atcerieties, ja tu domā negatīvi, znači tas nav no Dieva. Ja tu domā pozitīvi, tad tas ir no Dieva. Nu tā ir. Mēs paši spējīgi, ko labi domāt, bet ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva. Pāvils to saka. Un tagad būs pats svarīgākais, kas mums ir, piemēram, Robertiņam, Jāni, kas tev ir ļoti svarīgi. Kas tev ir ļoti svarīgi jums? Meitam. Jā, bet šī brīdī, kas šodien, kas tev ļoti svarīgi, ir viena lieta, tev paklausies, kas tev saprast, viena lieta, ko es pateikšu. Mēs saprotam, ka ir viens Dievs, un viņš sastāv no 3 personām. Atceries, viens Dievs sastāv no 3 personām. Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. Tāpēc, ka arī cilvēks, ja mēs saprot, arī cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un Dieva līdzības, pareizi? Un tātad, ja Dievs ir trīsvienīgs, tad arī cilvēkam ir trīsvienības atspūgs, pareizi? Jo, kad Jēzus nāca šeit miesā virs zemes, jūs zināt, ka viņš jau pirms tam eksistēja garā. Viņš tik nāca miesā, bet viņš jau pirms tam bija garā. To saka Jāņa 1. nodaļā. Pirms Jēzus nāca miesā, viņš jau eksistēja garā. Viņš pieņēma cilvēku dabu un kļuva par miesu. Viņš jau īstenībā bija gars. Viņš vienkārši iemājot ar Svēto garu Marijā, bet viņš jau bija pirms tam. Jo pasaules pirmais un pēdējais, pirms pasaules radīšanas Jēzus jau bija. Jo Jēzus gars pastāvēja pirms viņa miesas. Un tāda paša tā dimensija ir arī par cilvēku, zin? Jūs zināt, ir tāda Jonga grāmata 4. dimensija. Pirmās 3 dimensijas, tās ir fiziskā pasaule, un 4. dimensija, tas tā, ir garīgā pasaule. Tā kā mēs saprotam, ka cilvēks nav miesa, bet cilvēks ir gars. Tas ziniet, ka tu neesi miesa, šitas tu neesi. Tas ir tavs apvalks, kur tu dzīvo iekšā. Un tu atceries, ka tu savai miesai var likt darīt, rīkoties. Pasaki maniem pirkstiem, kusties. Viņi kustās, viņi paklaus tev, ne? Tā tava miesa pildi, ko tu saki, tu pats jau, tu saki, tas ir tas apvalks, kur tu dzīvo iekšā. Tu neesi tas, tu esi tas iekšā. Tā ir tava apvalks. Un Dievs mums ir radījis, lai mums būtu sadraudzība ar viņu. Kā Dievs, tāpēc mums vajag tās attiecības ar Dievu. Dievs mums cilvēks radīja, lai mums būtu sadraudzība ar viņu. Jo, kā es teicu, Dievs ir radījis cilvēks kā garīgas būtnes. Mēs esam vienīgās garīgās būtnes, kam ir miesa un asinis. Eņģeļiem nav miesa un asinis. Nav. Eņģeļiem tā gars tikai plivinās. Viņiem nav miesa un asinis. Mums ir miesa un asinis. Jo Pāvils saka, ka bez Kristus mūsu gars grēka dēļ ir miris Dievam. Efeziešiem 2:1 ir rakstīts, ka bez Kristus mūsu gars grēka dēļ ir miris Dievam. Efeziešiem 2:1. Saproti? Jāni, bez Kristus tu esi miris Dievam. Grēka dēļ, jo mēs visi piedzimstam grēcinīgi. Ādams sataisīja tur tas podzis, nepaklausi. Un mēs visi zem lāstu piedzimstam dēļ Ādam. Bet Jēzus nāca, lai mūs izvilkt ārā no šīs tumsas.
no šīm grēka pilnās dzīves. Un es arī savā tanī dzīvē, cik es esmu ar Dievu, daudz neesmu pārāk. 10 gadu, 12. Par cik Raignis tevi dzīvoja? 9. Pirms tam es biju kā 2 gadu, pirms Aigas. Labi, kā 11 gadu es ar Dievu esmu tā, varbūt 12. 11, 12 gadu. Bet savā īslaicīgā tajā kristiešu dzīvē, Jāna, nāc pēc tam klausies. Savā īslaicīgā kristiešu dzīvē es esmu daudz cilvēks redzējis, daudz cilvēks, kas atzīmes no Dieva gara. Daudz, ziniet? Kas ienāk Dieva valstībā. 100 cilvēkus redzējis. Daudz no viņiem nekļūt par kristiešiem, ja? Ja mēs viņiem nepaskaidrot. Kā galvenais nav tā dziedināšana, zini? Galvenais nav tā fiziskā dziedināšana, bet kas ir pats svarīgākais? Tieši viņš izgāja, ka viņam tas bija jādziedina. Pats svarīgākais ir pieņemt Jēzu Kristu kā savu kungu un glābēju. Tas ir pats svarīgākais cilvēkam īstenībā. Neskatoties uz viņu veselību. Protams, mēs gribam būt veseli un tā jābūt, bet lielākā dziedināšana tā, kad tu esi glābts no vecās savas dzīves, ka tu esi izglābts Dievam. Jo Dievs ir glābējs, un viņš atjauno mūsu iekšējā cilvēku, pareizi. Jo viņš dod mums jaunu cerību, spēku. Kam viņš dod spēku? Mums tam satriektam un salauztam garam. Kad? Jums nebija bez Dieva tāds satriekts gars, tāds salauzts, tāds depresīvs. Man bija, bija brīži normāli, protams, bija, bet ik pa laikam bija tāds, visu laiku bija kaut kāds depresīvs, kaut kāds, man vismaz tā bija, salauzts gars, var teikt, dzīvoja miesas kārībās, var teikt tikai. Miesas kārības man bija vienīgais, kas man patika. Pārējais man viss bija, dzīve bija bezjēdzība. Bez tām kārībām, un tās kārības bija uz mirkli, 2-3 stundas, un citās kārības, un pēc tam atkal slikti. Tur tas pats, sievieti, tur pamīlies, tur 10 minūtes pamīlies, un pēc tam tur staigā. Atkal visās problēmas. Tas īslaicīgs, tā bauda tik īslaicīga, un tas cilvēki, tā padomā, viss sakabojās savu dzīvi dēļ kaut 5-10 minūtēm viens otrs saboja. Tas pats alkohol vai ko tu 2 stundas, tu pastaigā dūlis kaut kāds, apēc džvinguli, jo pēc tam slāpst un slikti un galvas sāp un vairāk problēmas nekā. Tas ir īslaicīgs. Un arī beigās jau, zin, ka pa daudz dzer, pierod, tev vairs pat tā bauda vairs nav to dzeršana. Tikai dzer, lai tev nebūtu pat slikti, zini. Man bija tā, ka es jau ilgas gadus arī, ka es dzēru agrāk, ja? Man jau padomu laikā dar daudz dzēru. Un man bija tā, ka man jau vairs tā dzeršana pat nebija patīkama. Es vienkārši dzēru, lai man nebūtu slikti, lai es justos kā cilvēku, zini, kaut kāds. Jo, kad es nebiju iedzēris, man likās, ka es nevarēju nevienu parunāt, nevarēju neko bez iedzeršana. Kad es iedzērtais uz to brīdi, tur baigi runāt. Bet iziet dūlums atkal tas pats. Un paliek sliktis, un tad beigās veselīgi. Nevar parunāt pat. Pareizi alkohols šķīdina asins, dzēn, asins aiziet līdz smadzenēm, un tad sāk nestrādāt. Mums bija šķitruma trūkums organismā. Ar ūdeni arī mācētu runāt. Tagad var runāt bez alkohola. Tagad ūdeni dzērt vairāk. Zin kā man agrāk bija, kad es nebija ar Dievu, man bija tā, ka es aizgāju pie ārsta rindā, man bija tāds nedroši paprasīt, kurš pēdējais, un ministrinās, zin, tāds kaut kāds. Es nevarēju sabiedrībā runāt. Kur vairāk cilvēku sēžas un nemācīja runāt, es biju nobijies, zin, kaut kāds tāds, nevarēja mēlēt. Un kad iedzērs, tad jā, vienīgais tad, kad iedzērs, vai arī, kad tas narkotikas salietojas. Bet tā, kad skaidrot, protams, es nevarēju. Es uz tādām ballītēm, kas padējot nevarēju, kad nebija iedzērs. Man bija iet uz ballīti, pa priekšē iedzer, un tad es varēju dejot. Tad nemācīja dejot, tikai, ka iedzēra, tad varēju padejot kaut kā. Es saprotu tā, kad cilvēks ir atzimis no Dieva gara, piedzimis no augšienes, viņam vairs nav jācīnās ar grēku. Saprot, kāds ir labums, kad cilvēks piedzimis no augšienes. Viņam, godīgi sakot, ja viņš visu to pieņem, ja viņš patiesi atzimis no augšienes, piedzimis no augšienes, viņā iemājo Dieva gars, viņam vairs nav cīņa ar grēku. Saprot? Jo jūs zināt, ka Jēzus atbildēja, tam Nikodēmam viņš teica, patiesi es jums saku, ja cilvēks nepiedzimis no augšienes, neredziet tam Dieva valstības. Jaunā tulkojumā rakstīts, ja cilvēks nepiedzimis no jauna, tad neredziet viņam Dieva valstības. Tādēļ es saprotu, ja cilvēks nav piedzimis no augšienes, piedzimis no jauna, ja,
tad viņš nonāk pēc nāves tajā vietā, kur Dieva nav. Tad, kad Dievs ienāk tavā dzīvē, kad tu piedzimst no jauna Jēzus vārdā, tad pēc tavas nāves tu nāc tajā vietā, ko mēs saucam par paradīzi, jeb debesīm. Patīk? Tātad ir svarīgi, mums ļoti svarīgi katram Robertim, ļoti svarīgi ir piedzimt no Dieva gara, no augšienes. Tu neskaties, ka tu noskaiti grēku nožēlas lūkšanu, tu vari arī nebūt piedzimis no augšienes, ja tu no sirds to nepasaki. Ja tevi nav iemājos Dieva gars, mums jāzina, kā var atpazīt, vai mums ir Dieva gars vai nav. Saproti? Mēs jau varam to pateikt. Jo, ja es teicu, nebrīnies, ka es jums esmu sacījis, tev jāpiedzimst no augšienes. Jāņa Evaņģēlis 3:7. Jo, ja es mums saku, mums vajag piedzimt no jauna. Tā piedzimšana no jauna, no augšienes, es saprotu, ir garīga piedzimšana. Tā ir garīga piedzimšana. Tavs gars piedzimst no jauna, kas piederēja ne Dievam, viņš kļuva Dieva vadīts. Saprot, ka tu piedzimst no augšienes, zin, kā es saprotu, kā var atpazīt, tev tad vada Dieva gars. Jo visus, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Kad tevi sāk vadīt Dieva gars, svētais gars, tad jau tu skaities, ka tu esi piedzimts no augšas. Ja tu saproti, ka tevi vada tavu dzīvi, nevis tie kārības tās pasaules, viss tas, bet ka tevi vada jau Dievs, ka tev vairs neinteresē, zin, tas viss tie televīzijas, tie kameleoni, viss tās filmas, bet tev jau, kad tu esi pārņēmis ar Dievu garu, tev jau pavisam citādāk. Tu esi jauns radījums, tev ir jauna sirds, jaunas domas, jo mums jau Jēzus teica, ka jūs dabūsiet svēto garu, ka viņš aizies. Jums labāk viņš teica, ka es aizēju. Un nāks aizstāvs padomdevējs, kas būs pie jums mūžīgi, tas ir Dieva gars. Jo svētais gars tiks sūtīts, lai īstenotu mūsu piedzimšanu augšienes. Bez svētā gara mēs nevaram piedzimt no augšienes. Jēzus sūtīja svēto garu, lai mums būtu īstenota piedzimšana no augšienes. Īstenot. Un tad, kad mēs pieņemam, Roberti, tad, kad tu pieņem Jēzu par savu dzīves kungu, svētais gars iemājo tevi un pārrada tavu garu no jauna. Tavs gars kļūst no jauna. Tu kļūst jauns radījums. 2. Korintiešiem 5:17 teiks, tādēļ, kas ir Kristū, tas ir jauns radījums. Kas ir bijis, ir pagājis. Viss ir tapis jauns. Tur tā rakstīts. Tas ir mūsu draudzes augsts, jauns sākums. Jauns radījums, jauns sākums. Viss, kas ir bijis, ir pagājis, viss ir tapis jauns. Tādēļ, kas ir Kristū. Tad, kad tu pieņem Jēzu, tu kļūsti par jaunu radījumu. Viss, kas ir pagājis, viss ir jauns. Un tu Dieva priekšā kļūsti jauns cilvēks. Tu vairs neesi, kā saka, grēcinīgs. Zini, kā citi saka, es žēlīgs, man par grēciniekam, zini. Tu vairs neesi grēcinīgs. Tu esi taisnots caur Jēzus Kristus asinīm, caur Jēzus Kristus upuri. Ja kāds saka, ka tu esi grēcinīgs, tu saki, nē, es neesmu grēcinīgs, jo tu esi taisnots caur Jēzus Kristus asinīm. Dievs uz tevi skatās caur Jēzus Kristus asinīm, kā uz taisnot cilvēku. Protams, tu nebūsi perfekts, tu kaut ko tur var sarāties vai kā, bet Dievs skatīsies jau uz tevīm caur Jēzus Kristus asinīm, caur Jēzus Kristus asinīm, kā uz taisnot cilvēku. Taisnot, ka tu esi piedzimis no augšienes. Kad tu noskaiti šo grēku nožēlas lūkšanu. Ja daudz tikai noskaiti to lūkšanu un domā, ka viņi ir atzimuši no Dieva gara, zināt? Ja daudz domā. Bet svētais gars nemājo viņos. Kāpēc tas? Jo, kā es teicu, tikai tos, ko vada Dieva gars, tie ir Dieva bērni. Jo daudz domā, ko viņi piedzimuši no augšana, bet viņi dzīvi rāda pilnīgi pretēju. Nav redzējuši? Viņi saucās it kā par kristieti, viņi it kā noskatīt, bet dzīvo, pilnīgi nekas nav mainījies. Agrāk man tā bija. Es vēl nebiju Jēzus pieņemt, bet es gāju un meklēju Dievu, un es gribēju man palīdzību dabūt no Dieva. Un es gāju uz tādām baznīcām, meklēju Dievu, gribēju izmainīt savu dzīvi, un nekas, protams, nemainījās. Un es iegāju tāds, es izgāju no turienes ārā, un es redzēju tos cilvēku dzīves, kas gāju uz baznīcu, arī daudziem nemainījās, saprot? Un dēļ to, ka viņiem nemainījās tās dzīves, pilnīgi nemaz.
es nevarēju kļūt par kristieti. Pirmkārt, es nevarēju pieņemt Dievu. Es domāju, ka tā ir vienkārši paušs, tas viss, zini. Jo es skatos cilvēku, man tur kaimiņos dzīvo tādi katolīši, ja? Viņi katru svētdienu iet uz dievkalpojumu, aiziet uz dievkalpojumu, tur nožēlo grēkus, visu kas nevajag, visu tās ceremonijas, visu tie rituāli. Un viņi atnāk pēc dievkalpojumu, un es vēl biju pasaulē dzīvo, un es tirgojos ar alkoholu, zinu, es pirktiņu tad tirgojos, un es dzīvoju nepareizi, es vēl nebiju ar Dievu. Un viņi nāca pie manī no tos baznīcas, pat taisno pakaļ pēc paspirti. Un zēja visu nedēļu akām. Es domāju, nu kāda tad jēga man iet uz to baznīcu? Es gribētu, ja viņiem nekā nav pilnīgi viss, kur tad tā var būt? Priecājieties, ka jūs biznes atbalsta. Jā, baigi, es domāju, tāds Dievs. Es pateicu, paņem vēl kādu līdzi. Es tev, zinu, kā es pateicu savai, draudzenēs, ko dzīvoju, ko es teicu, Dievs tāds nav, tu man var stāstīt, ko gribi, es redzu, ka viņi tur iet uz to baznīcu, un kādi viņi ir, tādi viņi ir, zini. Un tādi paši viņi ir, un jo dzīve rāda pretēju. Bet viņi jau iet ticībā, viņi domā, bet viņi aiziet un nožēlo tos grēkus. Tas nav patās, ka mēs ejam uz veikalu, ejam, nopērkam ēdienu, atnākam mājās, izliekam visu ledskapī, pusi pēc tam izmet, otru pusi to apēd un atkal te uz veikalu un pērcēs. Es saprotu, ka tikai tie, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Kā viņus var vadīt Dieva gars? Ka viņi... Kur tā viņus vada Dieva gars? Nevar. Es domāju, ja tev ir vēlme grēkot, tad tu neesi atzīmes no Dieva gara, piedzīmes no augšas. Ja tev ir vēlēšanās grēkot, ja tev visu laiku gribās grēkot, saprot, vēlme, tu cīnies visu laiku ar saviem, nekādīgi, es domāju, ka tu neesi piedzimis no augšienes. Es domāju, ka cilvēks ir piedzimis no augšienes, viņš ir brīvs no grēka varas, saprot? Jēzus viņu ir nomazgājis. Jēzus Kristus asinīs, viņš nomazgājis. Viņš iet uz lūkšanas sapulcēm, ja viņam ir kāda problēma, viņš pasaka, lai mācīties palūdz, uzliek rokas, aizlūdz, izdzen ārā to, kas sliktā lieta viņam. Viņš atļauj, paprast, lai viņu atbrīvo no kaut kādas problēmas. Viņš ļauj to darīt, un es ticu, ka, ja cilvēks iet uz rokas, viņu var atbrīvot no visām lietām. Ja viņš pats grib un ļauj, saprot? Protams, ir ļaunie gari, kas varbūt cilvēkā sēž, bet nāc Dievu priekšā, nāc pie mācību, pasaka, lai viņš pavēl tam jaunam garam, viņš aizies tas. Atbrīvosies cilvēks. Es nesaku, ka es biju uzreiz, kā noskaitīt grēku nošaus visās vietās svēts, bet es aizbraucu uz tādu inkauteri, Kristus pasaulē, tad inkauteri, pa manīm tur lūdza cilvēku, un man atbrīva no tiem jaunajiem gariem. Kad pa manīm lūdza, man 7 cilvēki nevarēja noturēt uz grīdas, ka nāca pucis pa mutu ārā un jaunie gari nāca ārā. Viņi bija tā, arī pat bija klāt redzēja. 7 vīrieši man turēja stāvi visu ar kājām, lai es nenolātu visu to māju. Man nāca ar tik daudz visādas lietas, ko es domāju, ka esmu balts un pūkāns un svēts. Bet bija man iekšā visādas lietas. Tāpēc mums jāļauj atbrīvoties no sliktām lietām, jāļauj. Bet īstenībā, tad, kad mēs atbrīvojamies un kad svētais gars jau pilnībā mūs vada, tad lai mēs to saprastu, kad mums jābūt brīvam. Visu laiku jāsaka un jāpliecina, ka mēs esam brīvi no. Un tad mēs varam dzīvot kā uzvarētāji savā dzīvē. Jo Dievs jau īstenībā, kad tu piedzīmes no augšienes, caur Jēzus noņem visus tos likumus. Pareizi visus tos likumus noņem. Jo tie likumi, kā viņš noņem? Tie likumi visi ierakstīti tavā sirdī. Atceries, ka Mūzes laikā bija tie likumi rakstīt uz tām betona plāksnēm, visi tie baušļi. Kad tu pieņem Jēzu, tev tie likumi ierakstīti sirdī. Tu jau pēc būtības izmainies, tev iekšējais cilvēks izmainies. Tev vairs negribās grēkot. Tu mīli Dievu, mīli tuvāko, kā sev pašu, zini, kā Bībele saka. Un kas mīli tuvāko, tad viņš grib ļaunu darīt. Es varam tev mīli, es tev negribu ļaunu nodarīt. Es negribu tev apzakt, es negribu tev nodarīt slikti. Es negribu ar savai sievai pārkāpt laulību, tāpēc, ka es viņu mīlu. Un kāpēc es negribu? Tāpēc, ka es viņus mīlu. Jo mīlestība ļaunu otram nedara, pareizi. Ja tu to, tev nākas atzīt, ka tu mīli, saprot, mīli, saprot. Un tad jau, kad tev iemājo Dieva gars, viņš jau ir mīlestība Dievs. Dievs iemājo, viņš jau mīlestība, viņš tev apgrājas visu to sirdi. Izņem ārā tavu cieto akmens sirdi, kas nespēja, tur varbūt agrāk mīlēt tos bomzīšus, nespēja mīlēt tos
cilvēks, tagad Dievs apgrājas tavu sirdi, un viņš izņem ārā visu to lieko, un tu spēj mīlēt. Un grēks tev kļūst pretīgs. Es tev pateiktu, zini kā ir? Grēks tev kļūst pretīgs. Kad tu esi piedzimis no augšas, man vismaz tā ir. Man tie grēki pretīgi. Es tos porņīgus, ka paskatos, es nereiz domāju, zini, nu nebija tur kaut kā vēlme tur pēc to seks. Un es tagad domāju, jāpaskatās te porņīgi, jo, nu, paparovēt, varbūt es sagribēju seks. Man nebija kaut kāda laika, es tur kaut kā aizdējamies ar tām garīgām lietām, man nebija vēlēšanas pēc tām intīmām attiecībām. Es domāju, paskatīšos tur. Pagā, es tā joku pēc. Nu, es domāju, jāpaparovē, kā paskatīt. Un es tev iesteicu uz porņīgi, man palika pretīgi. Es tev pateicu, man no viņiem tiem, es paskatījos, man pašai savu sievisti tad darīt visu poršu, bet es paskatījos, ka uz citiem, ka viņi tur, man palika riebīgi, man viss tās skaņas, pilnīgi kā sātans, aibaigs, viņi arī mēs tur blakus, viņi saka, tur jau tā kā sātans, un tur, zin, tur liekas, ka bļaut vēlns, uz cilvēku balsī, tur tā kā vēlns bļaut, tas jau nav cilvēks, tur, zin, kā cilvēks mīlēs, ko? Pārspīlēts viss tur, tas ir pilnīgi tā kā vēlns tur bļaut, tur pārspīlēts viss tas, uztaisīts, lai cilvēks krist kārdinājumā, lai cilvēks vairs nebūtu normāli nedzīvot, lai viņš būtu netiklībā. Tas ir vēlns, kas tos, viņš ir pretīgs īstenībā, un man palika pretīgi, un es no tās reizes vairs vispār pēc viņiem neskatos te poņiki, ka viņi datorā parādās, pāri fiks, vai es kaut nospiež, nekad vispār. Jo mani vada skolotājs, man svētais gars. Tad, kad es piedzimis no augšienes, man vairs nav jācīnās ar grēku. Paldies Dievam, jo viņš ir mūsu aizstāvs un padomdevējs. Ja es teicu, es jums došu citu aizstāvu, viņš teica, labākais aizē, viņš teica, labāk, es jums došu citu aizstāvu, svēto garu, kas būs jums padomdevējs, kas būs aizstāvs, kas jums palīdzēs tikt vaļā ar problēmām. Ej, lūdzu mēlēs, zinu, ka nevar tikt vaļā. Man ir bijis tā, ka kaut kāds kārdinājums, kādreiz bijis. Es arī mēlēs, un aiziet. Mēlēs, tas ir. Tā ir. Tā kā Dievs grib mums palīdzēt. Dievs grib vispār visiem cilvēkiem palīdzēt. Nav tā? Visiem. Viņš ir labs. Un es saprotu, ka tas cilvēks, kas ir īstenībā piedzimis no augšienes, es pateikšu godīgi, viņš nevar pazaudēt savu glābšanu. Jūs zināt, ka cilvēks, kad viņš ir piedzimis no augšienes, viņš nevar pazaudēt savu glābšanu un atkrist no Dieva. Un par to saka Bībele, ne jau es to izdomāju. Un tie cilvēki, kas atkrīt no Dieva, īstenībā viņiem jādarodas šaubas, un viņi vispār bija piedzimuši no augšienes. Nu, var atteikties no Dieva, bet es nezinu, vai cilvēks, kas ir piedzimis no augšienes, viņš gribēs atteikties no Dieva. Nu, ir cilvēki, kas atsakās no Dieva un aiziet prom no Dieva. Bet es domāju, ka tas tā nav, jo Jēzus mums saka, manas avis dzird manu balsi, manas avis. Un es tās pazīstu, un viņas man seko. Cilvēks, ka pieņems Jēzu, ka viņam sirdī svētais gars, viņš seko Jēzu. Viņa avis nevis dzird vēlna balsi, bet dzird Jēzus balsi, un viņas man seko. Un viņš saka, un es tām došu mūžīgu dzīvību. Un viņas, viņš saka, un viņas ne mūžam neies bojā. Ne mūžam. Un neviens neizraus no manas rokas tās. Jēzus to pats saka, neviens viņas neizraus. Un mans tēvs, kas man tās ir devis, ir lielāks par visiem, viņš saka. Un neviens neko nevar izraut no tēva rokas. Kad tu esi Dieva bērns, viņš nedos savus bērnus. Tu atdod savu bērnu kaut kādām ļaundarim. Dievs arī, viņš tev tik ļoti mīl, ka viņš tev vada tavu dzīvi. Viņš nedos, saprot, nedos. Nāc iekšā, klausies. Viņš nedos. Tā ir tava draudzene, jā? O, smuka. Nāc, iepazīstinās vārdu. Drīkstienā. Nē, jau tāpēc. Jā. Sēd, mēs stāstam, tu nedzirdēji no sākuma, nekas citreiz dzirdēs. Tie, kas ir piedzimuši no augšienes, saprot, tie, kas ir pieņēmuši Jēzu, tie, kas piedzimuši, viņas neviens nevar izraut nedzīvi ar tēvu rokas. Jo Dievs nedos. Tu atdod savu bērnu, pasaka godīgi, tu atdod kaut kādam ļaundarim savu bērnu. Jo nav tu cīnīties. Es pat savu vīru ļaundarim jādod, kā bērniem runā. Jā, tāpēc es saku, kur tad Dievs atdos savus bērnus? Un es domāju, ja cilvēks aiziet no Dieva, vai viņš pārmet, es domāju, ka viņš ir domā, ka viņš tikai piedzīvs no. Ja cilvēks pa īstam piedzīvs no, mani nevar neviens atņemt Dievam.
Es reiz pasaku. Es to točnu zinu, man var tur stāstīt, ko cilvēki grib, ka tu var atkrist. Es zinu, ka es neatkritīšu nekad. Es zinu, ka es nekad nepazaudēšu. Es negribu atgriezties tādā visā murgā, kad man bijis pirms tam. Es pirmkārt negribu, bet man arī pretīgi viss tas ir, kad es biju agrāk. Man pretīgi viss tās laulības pārkāpšanas, viss tās ciešanas, viss tas netikļi. Pilns šis te biķernieku meši ar šitām te netikļi. Aiziet pastaigāt no rīta suni. Vai mašīnas piebraukuši ar visām tām naktī. Tā kā romieši visam... Laba reklāma biķernieku mežam. Jā, aiziet pastaigāt pa biķernieku mežu. Tur vīrieši arī. Tā vīrieši. Policisti. Saka, nekur nevar tas vīrieši pateiks, lai brauc uz biķernieku mežu. Bet tur viņiem jau ir sievietes, tur mašīnās naktī. Ar policisti arī daudz. Es tik brīnos. Man zina, suni jāiet āgri no rīta staigāt, jo viņš man nekins pēc cilvēkiem svešiem. Pēc puika vai jauniešiem ne, bet viņš pēc citiem pēc nekins. Un pēc suņiem viņš nekins. Es nevaru viņu palaist vaļā, viņš ir uzbruk kādam sunim. Viņam nepatīk sveši suni. Un es eju no rīta, tāpēc arī mežā agri, lai viņš nesakos kādu. Bija vienreiz gadījums, vēl dabūju sodnaudas samaksāt, un es vairāk neeju pa dienu, es tikai agri no rīta, kamēr nav cilvēki. Bet padomā arī naktī tur tie cilvēki ar mašīnās sabraukuši, tur mīlējās tur mežā. Un es domāju, tie visi laulības pārkāpē, jo tā jau cilvēks vest uz mājām savu to otru pusīt. Viņš nebrauc. Kāpēc nav taisnība? Piemēram, 3 dabi. Mēs pār zolotām gulēt, un kad visas sievietes ir 2 naktī, no 2 un 4 bija mūsu laiks. Tad zina, ka bērni guļ, no rīta tās bērni vēl guļ. Bet izlasiet, ko saka Pāvils, un Dieva cilvēks saka. Viņš saka, romiešiem 8.1, ko viņš saka? Tad tiem, kas ir Kristu, nav vairs nekādas pazudināšanas. Tad tiem, kas ir Kristu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Tā, ka tie, kas ir Kristu, viņiem nav tādas pazudināšanas. Un saka, ko grib. Tad, ja cilvēks var pazust pēc Kristu, tad viņš nav ar Kristu bijis. Viņš varbūt tas vienkārši imitēs savu ticību. Jo tāda saka Dieva vārds, ja tu esi Jēzu Kristu, tā nav pazudināšana. Tātad atzimšana, piedzimšana, augšienes ir Dieva darbs, kurā cilvēkam, kas tic, ir piešķirta mūžīga dzīvība. Kad tu ticies, tev būs mūžīga dzīvība. Zini, cik forši? Ko tu smējies, kad tu nomirsi pēc šīs zemes dzīves? Tev būs mūžīgi. Mūžīgi, kopā ar Dievu. Tas īstenībā, tev tā miestra kapiņā sapūst, bet tavs gars tev atstās tādu vēseli, gars tev atstās tādu ķermeni. Tā ir īstenība. Mūžīgi. Zini, cik forši, negribās mūžīgi būt. Pareizi. Tāpēc tava izvēle šodien dzīvot nevis pēc burta, kur ir Bībele, nevis pēc burta, bet pēc gara. Un kā tu esi izvēlējies dzīvot? Es ir izvēlējies dzīvot pēc gara vadīts. Jo to cilvēku sirdīs Jēzus ierakstīs visus tos likumus, to cilvēku sirdī Dieva gars ierakstīs likumus, tos cilvēku sirdī ierakstīs likumus, tos noteikumus. Viņš ierakstīs uz tavas sirds plāksnēm. Un tev vairs nav jādomā. Tu vairs negribi tos pārkāpt, tu vairs negribi zakt. Zini? Es agrāk zavu. Es viņam pasaku noteikti, kamēr es nebiju Dievu, es nevaru no veikala iziet ārā, kamēr es nebiju kaut ko paņēmis. Man bija tā, kā viņi sauc tas? Kleptomānija. Es iegāju veikalā. Jā, un tad ieiet apsargu parā un saka, es izdarīšu savu man nav piķer, kāds 2 reizes tikai dzīvo. Es baigi bija ietrēnies, ka man nepieķēri, zini. Un 2 reizes man piķer, bet es sarunāju tiem apsargiem, es viņus tur pierunāju, kad lai man palaiž vaļā, lai neliek man tādā policijā. Es viņiem tur, es teicu, ka man tur vienkārši aizmirstās samaksāt un kaut ko es tur sapūtu pīlīts. Bet īstenībā, ka to esi atzīmes, tev vairs tas negribās darīt. Zini, man pat to cepumiņu apēst veikalā, pat tā es skatos, vai es to varu drīkst darīt, es paprasu atļauju. Jo es vienreiz biju Maksim veikalā, ko es svētīs. Un es gribēju pagaršot konfekti, pienāca man apsargs un teica, ka es nedrīkstu. Man aizrādīja. Es gribēju pagaršot, kā viņi garšo, es nezinu, kā viņi garšo, ko es pirkšu, ka es nezinu, kā. Es arī pērku 2 konfektes nopērku. Var pagaršot, tas tikai garšos, tas tiksiešos. Bet kā tu smējies, viena tante staigāja, viņa laikam nebija pietiekoši naudu, viņa staigāja pa veikalu un visu laiku ēda.
Tur, nu, viņš visu laiku garšo. Viņš pēc to pēc ēpumiem vajadzētu pagājušais pēc to. Un tas apsargi par to, kamēr redz, viņš piegāja klāt, viņai lika paņēma kaut kāds konts samaksāt, un viņš saprata, ka viņas laiks staigā un ēd. Viņš jau vien novēroja, ka viņa negrib neko pirkt, vienkārši staigā paēst pa veikalu, zini? Garšo, staigā, tur to pagaršo, aiziet pie kompetentu to, pēc ēpumiem to pagaršo, viņa neko nepērk, visu laiku garšo. Tagad es pirmā reiz sāsums, ka es ieraugu. Lielā Rimī veikalā, zini, tur jau, zini, tas pie Alpas, tas lielais Rimī, tur jau, zini kā, cilvēki tur staigā, tur brīvi, tur neviens klāt, viņiem nenāk, tur jau var pagājuši. Cits ir limonādi dzer, zini. Nē, ja tu samaksā, jā, bet viņi jau negribēja samaksāt. Viņi jau negribēja. Viņa nemaksājas pirmā reize apstāv, kaut kādā 92. kad tas bija tā Parizē. Ienāk jaunieši par Sebrats ekskursijas autobus, ienāk iekšā, viss tur kaut kādīgi sastājās, viens vidiņā tā pietupjās, paņem šāpudam no lec, bling, pudeles atpakaļ. Ošam viss nomainās. O, ko tu sniedz? Es nereiz redzēju. Jā, es nereiz redzēju Alpā vienu, tur tādu jauniešu bariņš, viņi iegāja, paēd, saldējumu apēd, padzērās tur staigā un paēd, saldējumu, un pēc tam izgāja un nesamaksāja, vispār aizgāja prom. Tas viņi jau gāja ar pudeli rokā, tas kaut ko tur teica, tas kasieris, kāpēc tu nemaksā, viņi vēl nolamāja, viņi vēl un aizgāja, nedrīkst. Es ar viņi nolīja to pudeles palodas. Tā apsargāja neredzēja, īstenībā, viņi ritīgi tur papēc saldējumu un nolika. Nē, šeit to pudeli lati atpakaļ nolika pārdošanas latī. Tie bija kaut kā ritīgi. Es tagad pēc tās reizes, ko es kaut ko pārku, es skatos, ar pudeles ir pilnas. Es redzēju vēlreiz tādu gadījumu. Norvēģijā, piemēram, nav tā. Norvēģijā saka labāk, hei, veikalā paēd nekā zodas. Jā. Man kādreiz, kad man bija latviešu valodas skolotājs, 6. klasē, viņi saka, es atbraucu no Norvēģijas, prasīju, kā viņai tur gāja, viņi saka, nav jau tā, ka tur baigi ar naudu. Es saku, no ko darīt, ja nav naudas? Tā kā es darīju. Ja veikalā uzsmērē maizīt paēd, tev jau par to netaisās apcietināt. Jā. Bet zakt gan nevajag. Jā. Un tā kā Dievs mūs izmaina, vairs nezogu. Un es cenšos nedarīt tādas nelikumīgas lietas. Jo Jēzus izlēja mums asins par katru no mums, lai mēs grēkam miruši vairs negrēkot. Pareizi? Ko viņš izdarīja? Viņš izlēja savus asins, lai mēs negrēkot. Viņš nomira pie krusta par tevīm, par manīm, par katru, lai mēs negrēkot. Viņš paņēma viss uz mums, visas savas ciešanas, viņam tur ir auga gabals ārā no viņa. Viņš nomira, iedomājies, katru reizi, kad tu gribi grēkot, atceries, ko Jēzus darīja par tevi. Ko viņš izlēja? Tārgi samaksā par tevīm, lai tu negrēkot. Lai tev nebūtu vēlēšanās pat grēkot. Ne jau tikai, lai tu negrēkot, bet lai tev nebūtu pat mazākā vēlēšanās. Jēzus, katru reizi to ir izdarīt. Iedomājies, katru reizi, kad tu gribi kaut ko darīt, kas Dievam nepatīk, kaut kāds tāda lieta, atceries, ko Jēzus izdarīja. Atceries to filmu Kristus ciešana, paskaties to filmu Kristus ciešanas. Tur ir kā viņš, tad tev sāks asars tecēs, tu sāks raudāt un domās, ne. Dievs tik daudz, viņš tik ļoti mani mīlēs, ka viņš atdeva savu dēlu un nomirs par manīm izlēs, lai es vairs negrēkot, lai nebūtu man vēlēšanās. Viņš samaksā tik dārgi cenu, lai mēs viņam nespļautu sejā. Saprot, mēs kā grēkam, mēs spļaujam Dievam vismēr sejā, mēs iespļaujam viņam sejā. Jo mums ir jābūt paklausīgam, svētiem garam, kas mājo mūsos. Kāpēc mums dzīvē tur iet tāds lietas neiet tā kā vajag? Man jau tas pats ir bijis. Tāpēc, ka mēs neesam paklausīgi Dieva vārdam, svētajam garam. Un mēs nevaram spļaut viņam sejā. No ko cilvēks dzīvo? No ko cilvēks, garīgs cilvēks, no ko dzīvo? Kā es domāju? Tas, kas ir ar Dievu, kas ir pieņems Jēzus, no ko viņš dzīvo? Ticības. No ticības, jā. Viņš dzīvo no Dieva vārda. Viņš dzīvo no Dieva vārda. Viņš pārtiek no Dieva vārda. Protams, arī ēd, bet viņš barojās no Dieva vārda. Viņš Dieva vārds palīdz viņam sakārtot savu dzīvi. Mēs nevaram dzīvot bez Dieva vārda. Jo mēs nevaram savu prātu, saprot, tu savu prātu, savas domas nevar savākt bez Dieva vārda. Saprot, ja tu nelasīsi Dieva vārdu, tava domāšana atkal atties vecā sliedēs, tev visu laiku var paroties. Tā ir barība, garīga barība. Tur Aigai nepatīk tā rakstīt, jo viņa tā es, ka viņai tur smējos. Jo mēs nedzīvojam no mājas vien, bet no katra vārda, kas ir no Dieva muts. Aiga grib vēsties, bet saka, Aiga, mēs nedzīvojam no mājas vien. Tas ir lēntas.
Tāpēc mums jāēd un jātrenējas. Jo Jāņa evaņģēlijā 16.3.3 rakstīts, to visu esmu runājis uz jums, lai jums būtu miers manī. Pasaulē jums ir bēdas, rakstīts, bet turiet drošu prātu. Es pasauli esmu uzvarējis, ja es teicu. Es esmu pasauli uzvarējis. Pasaulē jums būs bēdas, Dievs dzīvos pasaulē. Nav pasaulē bēdas. Uz laiku tev ir prieks. Nē, es nesaku, ka nav, ir jauniem vispār ir prieks, ka jauni, bet ilgstoši nav. Tāpat tās, viens ir satais pods, otrs ir paraud, piņš un puņķojas. Bet, kad tu esi ar Dievu, tev ir drošs prāts. Viņš ir uzvarējis pasauli, Jēzus teica, es esmu uzvarējis. Un tur rakstīts arī tā, ne katrs, kas uz mani saka, Jēzus saka. Atceries, Robertiņ, ne katrs, kas uz mani saka, kungs, ies debes valstībā. O, čau, Pēteri. Pēteri, ne katrs, kas saka, kungs, ies debes valstībā. Bet, kas iet? Tas, kas dara debes tēva prātu. Ja tu nedari Dieva prātu, tu neiet uz debesīm, saprot? Tev jādara Dieva prāts. Ja Dievs pateica, nedari tā, nedari, ja tu esi... Atsakies. Un kāds ir mūsu lielais uzdevums? Kāds ir kristiešu lielais uzdevums? Ko? Jēzus mums teica, ejiet un pa visu pasauli un pasludināt evaņģēliju visai radībai. Kas mums jādara kristiešiem? Mums ir jāsludina evaņģēlijs visai. Tas ir lielais cilvēku uzdevums. Sludināt. Jā, sludināt. Ej pie kaimiņiem, ej pie draugiem, ej pie saviem neticīgiem. Nav obligāti šeit, kancās. Ej satiec autobusu, apsēties kādam blakām. Pastāst. Pēc tam tie neticīgie no tevis visiem uptekā. Nē, vajag gudrība, tāpēc vajag gudrība. Nevajag jau ar bībeli. Draudzējies no sākuma ar viņu. Nav vajag uzreiz ar bībeli pa galvu. Man jau vajag uzreiz padraudzējies ar cilvēku, iepazīsties. Kā sāc runāt par Dievu visu aizmūku? Nē, bet nevajag uzreiz to cilvēku nokaut. Padraudzējies, aiziet ciemos, nopēc viņam. Tu jau ar saviem darbiem var glābt to cilvēku pestīt. Te kā Pēterīts, viņš palīdz tiem neticīgiem, kā tu palīdz visādiem pansionātā, visādiem cilvēkiem, viņš palīdz trūkumcietējiem, viņš palīdz, kam ir grūtības. Viņš ar saviem darbiem evaņģēliju sludina. Viņš nemaz varbūt Viņam ir daudz naudas. Viņš var iedot. Var aizdot kādam arī. Tu zini, ka Dievs svētī savus cilvēkus. Tu zini? Nē, bet īstenībā, kad tu kalpo cilvēkiem, Dievs tev svētī. Viņš arī finansiāli tev svētī. Tu nemaz nezini, kur tev nauda uzrodas, bet skaties, ka tev nauda vien vairāk paliek. Domāt ar ko, bet piespiešu un nauda iet. Jā, tādā. Jo mūsu misija ir debesu valstības paplašināšana šeit uz zemes. Tā ir katra kristieša misija. Jo evaņģelizācija ir lielākais aicinājums katra cilvēka dzīvē. Nevar būt kristietis, ja tu neevaņģelizē. Tu neesi kristietis. Tas ir galvenais aicinājums. Tas ir lielākais uzdevums. Pavēle tā ir, mācekļi. No mācekļi visi pazūd momentā. Goda vārds. Kamēr vēl neko muti neatver, visi vēl draugi, kas sāc runāt, čau! Jā, nav traki, vajag padraudzēties. Draudzēties, nevajag uzreiz. Nē, ne kristiešiem vajag. Lūdz par viņu. Man mamma pa manīm lūdz 15 gadus, ko tu gribi uzreiz? Pateicu uzreiz, gribu viņu dabūt uz baznīcu. Es arī muku no kristiešiem. Viņa, kad man nāca kristieši, es muku pa otru pusi. Viņa nāca pa viņu. Es slēpos. Es jau arī muku, bet paga lūdzu. 15 gadus nāk. Viņš vēl uzsāc. Oi, dzeršana, pīpēšana, tas arī grēks. Tu, ko tev pasitāji, visu ap tavu evaņģelizāciju. Tu apstājas visu bēdu uzreiz no tevi. Jā, es aizmirsu. Jo, atskaties, ko Pāvils saka. Klausoties, ka tu saki, ka ar vīrieti gulēt, tas ir nešķīsti. Tad arī no tevis visi. Labi. Piemēram, jauns vai ne, tu gribi iepazīties, un kā tu tur iepazīties, jāpārguļ ar vīrieti. Izlasīsim, ko saka Pāvils par evaņģelizāciju. Varat paklausīties, ko saka Pāvils par evaņģelizāciju? Viņš saka tā, ar to, ka es sludinu evaņģēliju, man nav ko dižoties, jo tas man ir pienākums. Un bēda man ir, ja es evaņģēliju nesludinātu.
pat bēda, ka tu... Viņš teica, ja tu nesanāk bēda, tev Kristatim ir bēda, ja tu nesanāk. Pēc Pāvils saka, un bēda man, ja es evaņģēliju nesludinātu. Man nav pat ar ko to dižoties, jo tas ir mans pienākums. A ne? Jo mums ir jāiet pie pazudušām avīm. No Bībele uz to mums aicina. Mums jāiet pie tiem neglātiem. Mums ir jāiet pie viņiem. Saprot, mums ir jāiet pie tiem cilvēkiem. Neviens jau nenāks pie tevīm. Mums ir jāiet pie viņiem. Jo Bībele saka, Mateja evaņģēlijas 10:7 rakstīts, ejiet, sludiniet, sacīdami, debes valstībai tuvu klāt. Un tālāk Jēzus saka, un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko jums es esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Kāda Jēzu bija komanda? Kāda Jēzus? Jā, kam viņš dev to komandu? Apustuļiem. Un viņš arī mums to dod. Tā jau arī mums domāt. Ne jau tikai tiem apustuļiem. Pirms uzkāpšanas debesīs viņš to deva to komandu saviem kristiešiem mācekļiem. Viņš teica, tā ir Jēzus vēlme. Ne tikai pateikt par Dievu viņam tam cilvēkam, bet darīt viņu par mācekli. Ot teikt, nostiprini to cilvēku Dievā, apmāc un izsūti. Zinām, mums bija tā aizsniedz cilvēku, pieved pie Jēzus, pēc tam nostiprina viņu Dievā, tad apmāc to cilvēku un tad, lai viņš pats iet un sludina tālāk. Tas ir process, tas varbūt nenotiek vienas gadas laikā. Tāpēc Jēzus teica, ejiet un dariet par mācekļiem. Ejiet un dariet par mācekļiem. Interesanti, es izlasīju, ka oriģinālā grieķu valodā ir vienīgā, tā vieta, tur rakstīts tikai, vienīgā komanda skan tā, dariet par mācekļiem. Tur nemaz pārējais mums dariet par mācekļiem, dariet par mācekļiem. Mums komanda pavēl ir darīt cits par mācekļiem. Ko? Kurā pantā tas ir? Mateja evaņģēlijas 28, 19, 20. Tur tikai rakstīt dariet par mācekļiem, ne? Jā, tā ir. Jā, grieķu valodā. Es izlasīju, ka interesanti, kad es izlasīju, ka grieķu valodā vienīgā specifiskā vieta ir tur rakstīts, dariet par mācekļiem. Lielā komanda pavēl mums darīt citus par mācekļiem. Kamēr mēs dzīvojam šajā pasaulē un nodarbojam savu ikdienas aktivitāti, mums ir jādara citas par mācekļiem. Arī, protams, jākristī viņas, jāmāca viss tās dotās komandas. Darīt visu par mācekļiem. Ejiet, kristiet un māciet. Dariet cits par mācekļiem. Tas jau ir rakstīts pašās beigās, pateiks, tas vēl ir rakstīts Apustuļu darbos, 1. nodaļa 8. pantā. Kas tur ir rakstīts? Lielā komanda. Kā tur ir? Kas rakstīts? Jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki, kā Jeruzalemē un visā Jūdejā, gan Samārijā, līdz pasaules pašam galam. Jūs būsiet par lieciniekiem, par sludinātājiem, par lieciniekiem, kas stāstīs. Mums jābūt par Kristus lieciniekiem, saprot? Pildot Kristus doto komandu. Visās vietās, kur tu esi. Māja, sāksim ar māju. Kas varētu būt māja? Pilsēta, savu pilsētu, Jeruzalem pilsētu, savos rajonos un apgabalos, Jūdejā un Samārijā. Un visās citās vietās tas ir domāts visā pasaulē. Līdz pasaules pašam galam. Mums ejiet un jāsludina. Internetā sludina. Viss veidi labi. Saprot, es to daru internetā, Facebookā, paskaties man profilu, es tur tik vien dar kā sludinu. Draugos var sludināt. Jā, visur. Visi veidi labi, ja tas neskar cilvēku glābšanu. Visi veidi labi. Pāvils teica, visi veidi, ko tu sludini evaņģēliju, visi labi. Vai tu to dari internetā, vai tu televīziju, vai tu uz ielas, vai tu tirgus laukumā, vai darbvietā, vai mājas grupiņā, vai šeit kancels, vienalga, visi veidi labi. Ja tas neskar cilvēku glābšanu. Kaut vai vienu cilvēku glābšanu nes, tu jau esi uzvarētājs. Tie ir uzvarētāji, kas izglāb jau vienu cilvēku Dievam. Kaut izglāb vienu cilvēku Dievam, tu jau esi uzvarētājs. Un to visu pildot, mēs arī būsim šīs dzīves uzvarētāji. To es arī šodien gribēju pateikt, ka mēs būsim šīs dzīves uzvarētāji tad, kad mēs pildīsim visu to. Un es tagad skaitīšu grēku nožēlas lūgšanu. Un jums te priekšā nav jānāk, bet
vēl nav pieņēmis Jēzu savā sirdī, vienkārši pie sevis varat atkārtot. Un jūsu gars, jūsu dvēseli tiks izglābt, un jūs piedzimsiet no augšanas. Savā sirdī jātic, un ar muti apliecini, un tu tiksi glābts, Bībeles. Sirdī tici, un ar muti apliecini, un tu tiksi glābts. Katrs ik viens. Mātiņ, tu esi piedzimis no augšanas? Moška. Labi, Mārtiņš, jāskatās. Nu jā, pats izvērtē. Bet tev vada Dieva gars, tu esi, jo viss, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Ja tu esi piedzimis no augšanas, tad tu tikai vari kļūt par debesu valstības pilsoni, bet tavs gars tikai tad ir glābts. Tāpēc mums ir jāskaita grēku nožēla no visas sirds. No visas sirds. Un tagad mēs lūgsim, es teikšu, jūs vienkārši atkārtojat, ja? Sevī atkārtojat. Jā, vienkārši atkārtojat pēc sevī. Tad nekas pēc sevī atkārtojat. Un tu tiks glābts, tu iegūsi mūžīgo dzīvību. Tu tiksi glābts un iegūši. Tad mēs skaitām grēku nožēlas lūgšanu. Un tie, kas atkārtos un sirdī ticēs, viņi tiks glābti. Un viņos iemājos Dieva gars, un viņi būs Dieva bērni. Tāpēc mēs lūdzam, dārgais kungs Jēzu, nāc manā sirdī, piedod manus grēkus, atbrīvo man no viss sliktā, liekā, ļaunā. Un es ticu Jēzu Kristu, ka tu nāc uz zemes, un nomiri par mani. Un es ticu, ka tu tagad esi augšām cēlies. Un es tev lūdzu, piepildi man ar svēto garu. Un es apliecinu, ka es esmu no jauna piedzimis. Ka Dieva gars tagad mājo manī. Un kad es esmu Dieva bērns. Un tagad es apsolos. Apmeklēt dievkalpojumus, lasīt Bībeli un pavadīt ikdienas attiecības ar tevi, Dievs. Paldies Tev, Dievs. Ka mans vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā uz mūžīgiem laikiem. Un ka man vairs nav nekādas pazudināšanas. Es esmu Tavs bērns. Amen. Tas ir viss. Mēs esam Dieva bērni. Kas tos noskaitīja, kas sirdī ticēja, viņā iemājo tagad Dieva gars, un viņš ir Dieva bērns. Viņa vada Dieva gars.